Sveicināti, cienījamie hokeja draugi. Turpinām mūsu tradīciju. Ostašovs stāsta. Šodien pirmā Kurbada mājas spēle. Pārliecinoši uzvaru, šoreiz 7-1. Patīkams sezonas sākums. Un man blakām Pēters Ostašovs, Kurbada komandas līderis. Sveiki, Pēter! Labvakar! Apsveic ar uzvaru! Paldies! Nu, kādas sajūtas pēc pirmā? Kādas sajūtas? Protams, ka mazliet savādāk. Teiksim, pirmo reizi mēs spēlējam tādā līmenī, kā Kurbada komanda Latvijas čempionātā mājās. Ja? Gatavojāmies. Sākums varbūt priekš komandas nebija tik pārliecinoši, sevišķi pa savu spēles sākšanu galīgi esmu neapmierināts. Ja? Lampa drudzis? Nē, es domāju, ka tas periods man ir garām. Vienkārši varbūt gribēšana bija lielāka nekā varēšana. Un sanāca, ka 3 reizes pa periodu izgāja, 2 reizes noraidījos. Ja? Ka varbūt arī tas, ka treneris Bielicis man neraksturīgi pa centru spēlēt, ja? Ka gribēja visu aptvert, gan pie pirmā noraidījumā pie vārtiem tur uzgrūdos kaut kur. Otro reizi aizgāja stūrī, tā pātru, ja? Tā arī gadās. Otro periodu sakārtojām maiņas, ja? Atradām spēli. Varētu teikt, ka atrada sev hakejkā. Hakejkā sev atrada. Mums kā 4. maiņas uzdevums ir primārais ir neielaist, ja? Ja mēs spēli beidzam ar +1, tad es domāju, ka priekš mūsu maiņas tas ir ļoti labi. Sveiki, Pēter, bet treneris Aigars Razgals, viņš tā kā dod to spēles uzstādījumu, atrast sev hakejkā? Protams. Jebkurš, es domāju, kamēr viss ir labi, līdz ko kaut kas nepatiks, es domāju, ka būs gan izmaiņas, gan sēdināšana malā un kāds skarbāks vārds. Ja? Te čeļi tomēr viss saprotoši, un domāju, ka tur nav nekāda problēma. Labi, visbeidzot vēl šāds jautājums. Unikālā, var teikt, vienreizējā sagaidīšana. Pašā spēles sākumā droši vien jau visi līdzjutēji arī ir redzējuši, daudzos masu mēdījos tā ir atspoguļot, ka visa komanda iznāk, ja? Pēteru Ostašovu piesaka pašu pēdējo un ar īpašām ovācijām Ogres publika. Visi ar ovācijām sagaida Pēteru un kā tiešām komandas līderi un vietējo zvaigzni. Kāds bija pašam sajūtas? Skrēja tā kā skudriņas pa mums? Skudriņas nebija. Tas varbūt tas vecums, man liekas, ir garām. Tomēr kaut kāda pieredze spēlēt ir. Bet, teikšu, tas, ja tu esi sagatavojies spēlē, ja, protams, ka patīkami, ka tevi sagaida un tomēr te čaļi ir 10 gadiem ir pazīstami, ir visādos te Ogres līmeņos un tā tālāk ir paspēlēts un ģērbtuvē pasēdēts, tā kā, protams, ka patīkami. Jā, bet tik, teiksim, vētraina sagaidīšana no līdzjutēju puses, tāda bija pirmo reizi, ja? Tāda pirmo reizi, jā, paldies visiem.